Labdien, cienījamie Brīvības studijas skatītāji! Esam uzaicinājuši ciemos Brīvības studijā Rihardu Gudļevski. Rihards ir uzņēmējs, kurš darbojas autosfērā un ir no Tukuma. Šodienas raidījuma mērķis ir popularizēt un iepazīties ar cilvēkiem novados Latvijas reģionos un ar tām problēmām un ar tiem jautājumiem, ar kuriem viņi saskarās ikdienā. Sveiks, Rihards! Sveiki! Varbūt pastāsti īsumā par sevi un tad ķersimies pie saviem jautājumiem. Es Tukuma autosfērā jau strādāju kaut 18 gadus. Un tagad ir tā, ka visu to autoru industrijas no iekšienes pazīst ļoti labi. Un tāpēc es zinu, ko vajag samainīt, kas nepieciešams un ar ko jāsāk, lai mūsu... Jo sanāk tā, ka Tukums ir otrā lielākā pilsēta pēc autoplaču daudzuma Latvijā. Mums vajag panākt tā, lai Tukums ir pirmajā vietā. Viena no svarīgākajām nozarēm Tukuma novadā, kuru varētu attīstīt, ir tieši auto industrija. Kā tu to redzi, kāda šī attīstība tavuprāt, kā viņi varētu veicināt? Redziet, pie mums ļoti daudz visos autoplačos tirgojas vieglās automašīnas. Vajadzētu arī panākt tā, lai arī būtu kravas automašīnas. Un ar ko būtu jāsāk, mums vajadzētu, lai mums būtu tehniska apskats smagajām mašīnām. Jo sanāk, pēc industrijas Tukums ir lielāka pilsēta apkārtējām, bet mums nav tehniskā smagajām mašīnām. Ir sanāk tā, ka visām mašīnām jābrauc ir uz talsiem, ir kaut kādai spectehniskai, kaut kāda, ka jābrauc ir arī uz talsiem. Un, teiksim, kaut kādiem traktoriem vai kas viņus jau vajag evakuēt. Līdz ar to tas noslogo ceļu, aizņem cilvēkus un jāmaksā cilvēkiem algas par to ir un degvielu arī tērējās. Mums vajadzētu sākt ar CSDD. Un vēl jau sanāk tā, ka pat CSDD nevar pat tiesības samainīt, ir jābrauc uz talsiem. Nerunājot par to, ka ir eksāmenis un viss arī liek talsos. Kāpēc mums Tukuma arī to varētu darīt. Un vai tāda attieksme no pašvaldības un šajā te jautājumā, kā uzņēmējiem, tā ir jūtama, vai tur tomēr katrs darbojās un cīnās diezgan individuāli? Redziet, es domāju, ka tur tik tālu neviens un aizdomājas, jo pāris gadus atpakaļ uzbūvēja jaunu tehnisko apskatu staciju un neviens pat, neaizdomājas, ka vajadzētu arī paplašināties un uztaisīt priekš tām smagajām mašīnām. Bet es domāju, ka tur tā teritorija atļauj, ka tur varētu arī to visu izveidot. Jā, manuprāt arī. Un tagad klausoties Amerikas notikumus, ļoti simpātiski un ļoti pozitīvi tiek vērtēts arī tas, ka, piemēram, Trumps ir aicinājis visus, kas uzņēmēji, kas kaut ko ražo, kas ar kaut ko nodarbojās savos mazajos biznesos, lai viņi to darītu un ražotu tieši Amerikā, un tad tiem darboņiem, tā kā uzņēmējiem tiek atlaisti nodokļi, samazināti, un savukārt pārējiem ir jāmaksā citas nodokļu summas. Un tas, man liekas, ir arī viens no Latvijas mīnusiem lieliem, ka mazais uzņēmējs vai biznes cieš no tā, ka viņam ir jākonkurē ar lielām pasaules ekonomikas. Jā, tieši tā problēma arī ir autotirdzniecībā, teiksim, kad ir kaut kādi lielie plači, kas tirgo mašīnas, un ir kaut kādi mazie, kuri papildus pa vakariem ar to nodarbojas, grib pārdot 1 vai 2 mašīnas, un sanāk tā, ka likums īsti neļauj to darīt. Tā ir komercdarbība, un viņš nedarīs. Lai to darīt, viņam vajadzētu tur lielu placu uzbūvēt, bet es domāju, ka vajadzētu samainīt to likumdošanu tā, lai arī tas mazais varētu papildus to tirgot, un lai viņš nekaitētu lielajiem par to, ka viņš tur kaut kādā tādā pelēkā zonā to nodarbojās, un tas nebūtu grūti izdarām. Tas būtu dažas likumus pamainīt, kaut ko pilnveidot, un tas būtu tā, ka visas puses būtu apmierināts. Jo, lai dabūtu šādu te lielu placi, tev jau uzreiz ir pilnīgi cits status. Jā, tas sanāk tā, ka tas vairāk, tagad jau mums ir attīstījušies pilsētā tie plači, bet sanāk vairāk tas jau bija kā lobēt tos lielo dīleru centrus, kur, teiksim, tā kā Rīgā, kad viņi tad līdz tādam pakāpienam nemaz nevar uzkāpt. Un tāpēc es pilnīgi atbalstu, ka jāsāk ir ar mazumiņu. Tāpat arī kaut kāds mazies servisiņi, kas tika uzsāk, es uzskatu, ka viņam arī kaut kādu pirmo laiku vismaz, kamēr viņi iekustās,
viņam vajadzētu veikt kaut kādu patentu maksu. Tas būtu ļoti pareizi, teiksim, un tas vids, lai viņam nav jābaidās, ka vids atbrauks un uzliks sodu, bet tas vids tieši to pirmo gadu, teiksim, kad viņš maksā to patentu un attīstās, tad vids brauc un iesaka viņam, ko viņam izdarīt, samainīt, pilnveidot, lai, teiksim, pēc kaut kāda laika viņš varētu, teiksim, paplašināties vai paņemt lielākas telpas, un tā, tad tas būtu pareizi. Nevis kā tā, ka nospiež uzreiz. Jā, tāda izdzīvošanas režīms pašlaik ir ļoti daudziem visā Latvijā, un Tukumā šī auto nozare ir viena no raksturīgākajām. Jā, jau saprotiet, daudz cilvēku brauc atpūsties, teiksim, iet uz jūru, man brauc, uz Tukumu īpaši nebrauc atpūsties, bet par cik mums ir tik daudz tie autoplaši cilvēki brauc pirkt mašīnas, cilvēki patīk brauc skatīties mašīnas, jo ģimenei, teiksim, tas vesels notikums aizbraukt nopirkt to mašīnu. Un līdz ar to, ja viņi brauc uz Tukumu, viņi staigājās, skatās mašīnas, viņi tāpat ēd mūsu kafejnīcās, viņi varbūt citi paliek viesnīcās pa nakti, jo tie plači daudz, visas mašīnas vienā dienā nevar, teiksim, iztestēt un apskatīties. Un tāpēc es uzskatu, ka mums vajag jau vēl vairāk, un es arī gājis, teiksim, runājis ar autoplaču īpašniekam, un viņiem, teiksim, kā es runāju, vai viņiem nav konkurences, ka tik daudz tie autoplači, un viņi saka tieši labāki, jo viņi jo vairāk cilvēki brauc tieši uz Tukumu, jo tāpēc, ka tur ir labā attieksme. Ļoti labi, arī labākas mašīnas, jo tomēr tā ir mazāka pilsētā, nav kā Rīga vai nekur var kaut ko vulgāri pārdot, vai ne, un pēc tam necelt telefonu, tad katrs cīnās par savu to vārdu. Un nes atbildību. Un nes atbildību, jā. Un tāpēc mēs par to, ka jo vairāk, jo labāk. Un ja arī mazajiem ļaus attīstīties, arī viņi pēc tam būvēs tos lielos autoplačus, un tas mums būs tikai par labu. Varbūt, kad nespēja samaksāt tos lielos nodokļus, un kurš spēja, kurš nespēja, un tā, un citreiz, kā arī valdībā kāds teica, kad, ja jūs nespējat samaksāt nodokļus, par kam ir tāds biznes, vai ne? Bet, par kam jūs sežat politikā, ja jūs nevarat veidot draudzīgu vidi priekš tā biznesa, vai ne? Tad jūs arī nevarat izdarīt to savu darbu. Un tāpēc es uzskatu, ka labāk, kad varbūt maksā mazāk, bet maksā pilnīgi visi. Un visi būs apmierināti, cilvēkiem nevajadzēs baidīties, viņam nevajadzēs, kad viņš to reģistrē mašīnīt, iet SSD, viņam nebūs jābaidās, ka vids viņu arestēs. Jā, ka viņš kaut ko sliktu dara. Cilvēks varbūt ir krājis to naudiņu, vai ne, teiksim, pat kaut kādiem tūkstošiem nopirks to mašīnu, ja viņam to vids arestē un uzsāk kriminālietu, viņam tur Latvijā vairs nav ko darīt. Viņš vienkārši lidmašīnā aizlido prom, teiksim, uz Angliju, uz Īriju vai kaut kādām citām valstīm. Un tagad jau var uz Ameriku lidot. Jā, un tagad, un tāpēc es uzskatu, ka labāk atbalstīt to, ka cilvēki mašīnas tirgo stāvēt, tad to nevar aizliegt, es nezinu, un to nevar kaut kā tur un tad vienmēr būs noiets. Jā, vienmēr, un tāpēc labāk atbalstīt to pareizi, lai tas nekaitē lielajiem, un lai ir mazie apmierināti, un tad es domāju, ka būs viss kārtībā. Vajag beidzot uztaisīt Ventspils šosejas sadas kārtībā. Tas ir uztaisīt vismaz 2 joslas katrā pusē. Jo tāpēc, ka mums vajag tā, lai mums tā Rīga ir savienojums ar Rīgu pusstundas laikā, jo dotajā brīdī ir uzlikt to distances radari. Protams, drošība vajadzīga, par to nesaka, bet teica, sanāk tā, ka tu ostas no Ventspils vai no Lieli, brauc smagās mašīnas, tur par turieni vispār nav iespējams izbraukt. Un cilvēki baidās apdzīt, un tad viņi baidās pārsniegt ātrumu, un tas rada tikai bīstamību uz avārijām. Tāpēc es uzskatu, ka tur vajag uztaisīt normālu šoseju. Varbūt kaut vai viņš būtu tā kā autobānas maksas, bet jau kurā gadījumā, es domāju, tas būtu izdevīgāk nekā likt to distances radars un mēģināt to cilvēku sodīt, bet labāk, iekasiet no katra pa to eiro, pa to ceļu, un cilvēks, domāju, no prāta braukāt un maksāt, jo tu varētu aizbraukt līdz pa pusstundu līdz Rīgai. Jo Sigulda ir tāds ceļš, Sigulda nav lielāka pilsēta par Tukumu, kāpēc mums tāds nevarētu būt. Jā, Tukums ir ļoti skaists. Dzīvojis arī ārzemēs, un tur ir tā, ka cilvēki 200 km katru dienu braukā uz darbu, un tas ir normāli. Pie mums ir tā, ka jūs gribat aizbraukt uz Daugavpili vai ne, tad jums bezmazliet jāņem brīvdienu, jābrauc tik ekskursijā, jo tas būs ļoti ilgs ceļš. Un tas nav pareizi, domāju, ka to vajadzētu savas kārtībā, jo tie ceļi, principā, jā, viņš ir izremontēts, ir asfalts, bet tā infrastruktūra ir no padomju laikiem, nekas nav mainījies. Tukuma novads tiešām ir ļoti skaists, sākot no jūras un beidzot ar skaistām vecpilsētām un pilīm un Jaunpils un ļoti daudz skaistas vietas Tukuma novadā. Cilvēki brauc pie tās mašīnas, viņi arī pēreiz apskatītos apskates objekts. Mums tāpat ir Sinevilkino pilsētiņa un pils ir skaistas, kur var apmeklēt. Arī kā turisma industrija. Tieši tā, un arī Kaivis ozols mums ir, kas ir Baltijā lielākais, vecākais ozols vispār Baltijas valstīs. Tādas nekur citur nav. Tāpēc tas ir to vērts.
Nu, tātad šīs lietas ir ļoti aktuālas, ne tikai tev, bet visam novadam, un mēs ceram varbūt tikties ar tevīm atkal kādu... Es domāju, ka tas ir par to auto industriju īsti neviens negrib runāt, visi kaut ko dara, ņemās, bet neviens par to nerunā, jo cilvēki baidās vienkārši runāt par to, baidās kaut ko vispār kādam teikt. Tad es atnācu šeit vienkārši, lai cilvēki iepazīstās ar to visu. Jā, nebaidamies, runājam, un tikai tā mēs varam sarunājoties un diskutējot nonākt pie vispareizākā secinājuma, kas būtu vislabāks novadam, kas būtu vislabākais cilvēkiem, uzņēmējiem, darba vidē, viņas attīstībai. Bet politiskā pieredze jau auga tikai, kad sāc kaut ko darīt, jo lielākā daļa kritizē, bet īsti paši darīt nav spējīgi. Ja? Tiklīdz sāc darīt, ir ļoti daudz kļūdas, un tāpat laikā kaut kas arī notiek. Es domāju, ka svarīgākais vienkārši, lai cilvēki iet balsot. Tā, ka vienkārši neiet balsot daudz. Man ļoti pazīstam riņķi. Visi mēģina uzrunāt kaut kāds balsotājs, bet viņi uzrunāt tie, kuri iet balsot. Bet vajag uzrunāt tie, kuri negrib iet balsot. Tas ir svarīgākais. Balsošana vispār ir kā risinājums, jo tie, kas ir par boikotu, nezinu, vai viņi domātu, ka Amerikā, pieņemsim, Donalds Trumps būtu uzvarējis, ja amerikāņi boikotēti, ja? Noteikti nē. Tā kā, cilvēki saka, nekas nemainīsies, bet, ja paši nedarīs, neko arī nemainīsies. Cits saka, ne, to nevar ietekmēt, ka balso, nebalso, bet, kaut vai bišķiņ, kaut vai 0,0 kādu procentu, ja tas var kaut ko ietekmēt, tad tas ir to vērts. Jo citas izējas mums nav, un tad var nebalsot, vienkārši braukt prom, miet. Bet ja mēs šeit dzīvojam un vēlamies kaut ko mainīt, vienam cilvēkam tas nav pa spēkam, bet ja visi kopā, tad var izdarīt daudz. Es domāju, arī visi kopā, teiksim tā, varbūt koalīcija, tas nav īsti satversmē atrunāts tāds veidojums, bet sadarbības partneri, tie visi cilvēki, tie visi, kas pārstāv kādas organizācijas, kuru mērķi saskan. Mums jau arī ir diezgan daudz opozīcijas partijas, kurām varbūt mērķi saskan, un var strādāt kopā. Tikai latvietim ir kaut kāda tāda īpašība, ka viņam nezinu, kāpēc liekas, ka aiz stūra vienmēr kāds kaut kur ir kāds ienaidnieks, bet jāatrod tās labās, pozitīvās vērtības, pa kurām mēs cīnamies, kuras mēs aizstāvam, pārstāvam. Tas tad arī ir tas vienojošais. Ja kaut kur kaut kas vēl nav skaidrs izrunāts, tad jāsēž jārunā. Tieši tā. Un teikt, ka nekam nav jēga, tas nav risinājums. Ir jārunā. Vispār man liekas, ka mums ir ļoti jāmācās sarunāties. Ļoti viegli ir apvainoties, kaut ko pārprast, aiziet prom. Bet, ja tas jautājums nebūs izrunāts, tad viņš vienmēr tev nāks līdzi, kā teikt, kamēr tu viņu sapratīsi, kamēr viņš tiks atrisināts, jā. Tas jau arī tā kā ikdienas dzīvē, man liekas, ka tā ir. Ne tikai politikā. Jāpiedalās ar visiem. Bet kā tev liekas, Tukumā daudz tādi, varbūt jaunāki cilvēki vai vispār kā cilvēki uztver, kad ir šīs te pārmaiņas tagad, arī globālos jautājumos ir pārmaiņas, ka pēkšņi viss, par ko 5 gadus mūs baidīja un mūs iegrožoja, pēkšņi dēļ, varbūt, dēļ, ne tikai dēļ Amerikas, bet, lielā mērā dēļ Amerikas, tagad pēkšņi viss ir lēnām ritinās atkal uz labo pusi un iedod tā kā ticību, ka, tad varbūt šoreiz ir jēga iet uz tām vēlēšanām, jo, ja lielais brālis kaut kur vai ne to dara, tad varbūt, ka mēs arī varam. Tieši tā, es vēlos uzrunāt, visus vienkārši iet balsot. Tiešām, pietiek sēdēt mājās. Tas nav grūti aiziet viengadē un nobalsot. Jā. Jo cilvēkiem jāpiedalās vēlēšanās, tas pats svarīgākais. Tas dod to brīdi. Man liekas, ka arī šis ir brīdis, kur izmantot iespēju kaut ko mainīt, ir jādara. Tas ir parastam iedzīvotājiem, tas vienīgais instruments. Viņš ir jāizmanto, jo citi instrumenti varbūt viņam nav. Tāpēc vajag izmantot to vienīgo, kas ir. Un jūs tā kā piedāvājat iespēju kaut ko mainīt, un cilvēkam šī iespēja ir jāizmanto. Es tā domāju, nesaprotu, ja? Tad uz priekšu un mainamies, un viss, lai notiek, kā mēs gribēsim, kā mēs iecerēsim. Tā arī būs. Paldies. Paldies.
Pirmā reize atnāc. Tagad zem tanka. Jā. Jā.